Sveiki! Mani sauc Roberts Vītols, esmu satura veidotājs, un man dzīve ir ļoti saistīta ar automašīnām. Nu tā, ka pārāk daudz saistīta. Es gan ar viņām braucu ātri, gan mēdz arī kaut ko sadaudzīt, tīšām un netīšām. Jā, šis te bija netīšām. Es gribēju braukt uz 2 riteņiem. Man liekas, ka automašīnas man ir tik svarīgas, ka man drīz izmetīs ārā no mājām. Sveiciens manai draudzenei Zanei. Un man ir vairākas tačkas tādas, kurām ir pietiekoši liela vērtība, un lai es varētu naktīs gulēt, ir vajadzīgs tas kasko. Un man ir dažām automašīnām kasko, protams, lielai kaudzei. Šīm te automašīnām nekad mūžā nebūs kasko. Un par ko ir šis video? Es saņēmu aptaujas iedzīvotāju datus no Swedbank par avārijām un to izmaksām Latvijā. Un kas ir interesanti, katrs 4. īpašnieks ir pēdējo 3 gadu laikā cietis ceļu satiksmes negadījumā, bet no šīs kompānijas 4% auto īpašnieki ir tikuši vairākās avārijās. Ja šie 4% tagad skatās šo video, jums jānoliek svecīt baznīcā. Es iešu ar jums kopā. Un interesanti, ka 32 aptaujoto šī avārija ir izmaksājusi vairāk kā 600 eiro. Katram 10. no šiem tas cipars ir aizgājis līdz pat 2000 eiro, kas nav baigi forši, ja tev pašam jāsadz tas viss no savas kabatas. Un šis arī bija jaunums priekš manīm. 42% aptaujoto papildus obligātajai okta polisei ir paņēmuši kasko apdrošināšanu, kas īstenībā ir ļoti liels cipars procentuāli, bet es viņus ļoti labi saprotu, jo tu sāc to saprast tikai tad, kad ir notikusi kaut kāda bēda, un tad otrais pašam visu to maksāt, tu noteikti negribēsi. Vēl pērn lielākā kasko atlīdzība, ko Swedbank izmaksāja savam klientam, bija vairāk kā 42 000 eiro. Novēl, protams, lai tavs dzelzs rumaks nekad netiktu apskādēts un nekad tev nebūtu galvas sāpes par šo tēmu, bet kā iedzīvotāja aptauja liecina, nekad nevar zināt, kāds viss izvērtīsies. Tāpēc noteikti padomā par kādiem papildus pasākumiem, lai pasargātu sevi no lieliem izdevumiem.